Обновленную набережную Мукусалас, строительство которой, кстати, обошлось в 20 миллионов евро, в начале января торжественно открывали мэр Риги, вице-мэр, столичные депутаты. И вот прошло чуть больше 2 месяцев, а набережная посыпалась. Нет, вы не поняли, она реально посыпалась. И вот здесь тоже посыпалось. И тут тоже посыпалось. И тут, не поверите, тоже посыпалось. В минувшие выходные соцсети заполонили видео, на которых авторы крошат бетон, демонстрируют дефекты в соединениях основания перил и швах между строительными блоками. Сегодня с утра Рижская дума набережную проверила. Там отмечают о некоторых проблемах, им уже было известно, но появились и новые. Protams, tas, kur mēs šobrīd redzam, kur ir izdrupusi apmale, apmakšā šis apbetonējums, tas tāds pagājušajā gadā nebija un tas nav normāli. Tas attiecīgi ir jānovērš, protams, tagad ir jāprecizē, kādēļ tas iemesls radies, vai tur izmantots neatbilstoši materiāls vai kā cita lieta, un tad pēc tā arī varēs secināt, varbūt, teiksim tā, kur atbildībā tas ir. Pamatā viņi pagājušajā gadā bija ar vizuāliem, varbūt nepilnībām dažām pasētām. Tas, protams, nebija izdrupšana, tā bija atsevišķi vizuāli defekti, bija atsevišķi defekti, kas bija margām. Tas arī šobrīd viņš ir parādījies, kur atsevišķi margu savienojumi, pieņemsim, nav pilnvērtīgi sagājuši kopā. Ja? Tad tas arī bija pagājušajā gadā konstatēts, un šāda veida defekts šobrīd iestājoties apstākļiem arī būvnieks novērsīs. С тем, что бетон не должен быть в таком состоянии, согласны все вовлеченные стороны. И Дума, и строительная компания, и проектировщик. Но в компании «Тылс», которая и занималась строительством, говорят, кто именно виноват, еще предстоит выяснить. Viens varētu būt, ka tā ir piegradāja kaut kāda kļūda, otra tas būvnieka, ja mēs kaut ko nepareizi pastījuši. Trešais, ja tas ir projekta kļūda. Un ceturtais, ja tas ir pasūtītāja kaut kāda tehniska specifikācija. Mums būs šonadēļ sapulces ar visiem būsim un sapratīsim, mēs tagad procesam pacelsim visu dokumentu un sapratīsim mūsu sastarpē ar pasūtītājiem projektu autoru attīstības. Mēs to atrisināsim savas starpā un nomainīsim to betonu. Tad kā lietotājiem vispār nav jāuztraucas par šo. Еще одна проблема, на которую обратили внимание некоторые пользователи соцсетей, стена набережной наклонена в сторону Даугавы. И самоуправление, и проектировщик отмечают, эта часть набережной не была перестроена, а лишь улучшена косметически. Posmā, kas ir jau aiz dzelzceļa tilta Saultilta pusi, tur liela daļa darbu būtībā ir kosmētiski segumu darbi un apakšzemes komunikācija darbi, bet pats tas krasta nosprinājums tur nav pārbūvēts. Šis posms, kurā ir nosvērusies šī viena mala vizuāli, viņš tika atzīts kā apmierinošs. Attiecīgi šobrīd arī pašvaldība paralēli papildus veids šī posma monitorēšana, skatoties līdzi, teiksim, kāda ir attīstība, bet mums šobrīd mūsu pusē nav индикации, ka viņš ir sācis svērties tālāk. Отмечу, выявленные дефекты планируется устранить в течение этого строительного сезона. При этом в Рижской думе отмечают, что сейчас променад безопасен к использованию. Эмилия Гаспарян, Зандо Озола Балада, Ингус Граудунч, Кришенес Лейтес, ЛСМ.